12. sērija. Tā mūsu brokastis. Nu, diezgan daudz īstenībā, baigi daudz īstenībā. Viss riņķī jāiet. Un atrodamies 78. stāvā. Nu, tāpat kā Turcijā, piemēram, Turcijā mošajās ieejot jābūt galvas sagām obligāti un arī, protams, ka nedrīkst miņukos būt. Tad šeit tempļos galvenā prasība ir, lai būtu vismaz zem ceļgaliem svārki. Un vīriešiem jābūt arī nedrīkst būt šitādi te. Ir jābūt zem ceļgaliem, tikai tad drīkst iet iekšā. Un jā, viņa nonāk pretrunās ar to, kad ar vietējo viņu to tērpu, viņi ar vienu plecu atklātu pliku drīkst ieiet. Bet mēs nedrīkstam. Jā, bet mēs nedrīkstam, kā saka, sievietēm jābūt ir aizklātiem pleciem. Tā jābūt vai, nu nezinu, šalli apliek vai kaut ko tādu ap pleciem, vai arī uzvelk maiku, kas ir garākām rokām. Nu, katrā kultūrā, protams, ka jāciena ir savas prasības, un to mēs darām. Šajā sērijā mēs par tempļiem jūs daudz nevazāsim, jeb tie Bangkokā ir daudz un beigās jau mums tie paši sāka mazliet apnikt. Bet parādīsim dažos kadros īsumā iespaidīgāko, kas bija šādos tādos tempļos, ko neesam parādījuši iepriekšējās sērijās, un kas bija mūsu sarakstā. Un tātad līdz augšai nieka 344 pakāpieni. Aiziet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tad ir kaut kas jāpieskarās, un vēlēšanās jāievēlās. จิตใจของมารดาบิดาจึงเป็นเหตุให้มารดาบิดาได้รับชื่อว่าคือมารดาบิดาเป็นสำคัญไม่เคยถือคุณธรรมเป็นสำคัญแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันตัว Tātad Tamāra skaita pakāpiens, lai gadījumā nav atkal turistu apčakarējiens. Nesanāca? 321 man sanāca. Bet es nojūtu. Kāpēc? Kaut kur. Es nezinu, viss tie traucēs. Nu nevar saprast, kas tāds ir. Vai nu tie ir kaut kādi dokumenti, kopijas, nu lai veicās. Nu, acīm redzot kaut kādu darījumu vai kaut kas tāds. Nu, viņi vienkārši pielūdz, viņi nokopē un pielūdzuši un tā, lai viss izpildītos vai kaut kas tāds. Nevar saprast, kas tāds ir. Jā. Jā. Nu, kaut kā tā dīvaini īstumā. Šeit pat toaletē ir jānovelk ir kurpes. Nu, vai nepienēsā, bet rekurčī. Un tu esi vēl kaut kur redzējis? Nē. Nu. Nu, šeit jums var uztaisīt arī, piemēram, dārzeņu miksu. Pazies, te ir kaut kādi burkāni, kas tur vēl ir iekšā? Selerijas, smūtī, dārzeņu smūtīs. Ja varētu. Tāds normāli maziņas paciņas, re, kur skaties. O! Cik maksā? Skrisi. Šeit blakus templim bija attēlot Taizemes vēsturi. Precīzāk sakot, kā agrāk sensenos laikos mēra un baku laikā atbrīvojās no līķiem, kas bija slimi ar tām slimībām. Jā, un tieši šādi izburoja grifiem, jeb neraka zemes zemestos. Ko mēs nezinājām, tad it kā pa lēto, jeb 200 batiem tevi izvadās ar tuktuku pa 3 tempļiem, kas atrodas vienu no otra tālāk. Bet, protams, nepateic to, ka tur iekšā biļetē ir arī dārglietu veikalu apmeklējums. Kaut kas līdzīgs kā ir Turcijā vai Ēģiptē, tur ir gan vairāk ar saldumiem. Tev negribot aizdīs skatīties dārglietas ar domu, ka tu nopirks vismaz kaut ko, kādu gredzenu, rotas lietu vai ko tādu. Tas neizpēc. Nav kaut kāda pilkšanās ar kaut kas. Jā. Kas man liekas, tur nav tīrs. Kas tur nav tīrs. Nu redz, kā pieredzējušiem turistiem jau kaut kas sāk likties aizdomīgs, ka kaut kas nav tīrs, Tamāra uzreiz jau nojauš. Tā, un tagad mūs atveda
čoks pagaidīšot. Kas tur ir? Ejam pastīties, kas tur notiekās. Kaut kāds Big Buddha. Nē, šis Vai Happy Buddha? Happy Buddha. Šitas ir Happy Buddha. Kaut kā neviens te nav? Čāls mums atved uz to pirmo Lakai Buda templi, tikai aizmirst pateikt, viņš tikai 5 ir vaļā. Tagad pulkstens ir kaut kādu 1. Ups! Mūku skaitot naudu. Mūku skaitot naudu, jā. Tā, ejam tālāk. Mums nodeva direktīvas tālāk, kaut kas šeit kaut kas esot. Pakreis kaut kas esot. Nē, te ir kaut kas iekšā, jā. Ilgi nebija jāgaida. Šeit jau sākās tas, par ko nojautā. Jeb nezinu, no kurienes pēkšņi uzradās kaut kāds onkulis, kas mums sāka bāzt batons ausīs. Ok, thank you, yes. Ok, thank you. Tad izrādās, ka mēs esam laimīgie cilvēki. 2 dienas gadā ir atvērts šitā. Un šito vispārībā neviens nezinot, šito vietu. Un tikai mums ir tuktuks, tie tuktuku vadītāji tikai pateica to. Un vispār turisti nenākot. Un mēs esam laimīgie cilvēki, kas te nav neviena turisti vispārībā. Te ir tikai vietējie. Un tad jūs jautāsiet, kur tad ir tas prikols? Izrādās, ka laimīgiem cilvēkiem esot paveicies, un arī 2 reizes gadā esot mega izpārdošana juvelieru izstrādājumiem. Turpat netālu vienā veikalā. Un mēs esot mega laimīgie un mūs tur aizvedīšot. Protams, nekas jau cits neatlika, kā mūs arī brauktot. Nu tā, jā, tas kārtējs bišķiņa apčakarējums ir ar to, kad rekur ieved mūs atkal kaut kādās... no? Protams, ka filmēt iekšā tur nedrīkstēja. Tā, atkal bišķiņa apčakarējums ar to, kad... Nē, tur ir ļoti vērtīgas lietas. Tu man nepirki gredzam visu. Karoči, jā. 1400. Tikai 1400 eiro maksā gredzens. Tas ir lēti. Nu, jā, Princese Diana šeit ir pirkus savu to gredzenu. Viņa te nāca ar tuktuku atbrauc un iegājuši tajā veikalā un nopirka, vai ne? Tā, braucam tālāk. Viņiem mums neizdevās nekāds bizness no mums. Vai kādas vecītas tomēr pasties? Normāli lieluma. Tuktuka vadītājs mūs traki pierunāja iet vēl vienā juvelieru veikalā, kur arī esot mega atlaides, gandrīz vai lūdzās uz ceļiem. Nu ok, filmēt, protams, atkal nevarēja, un tā tālāk. Man pirkstā bija 30,000 eiro vērts gredzens. Tagad visi aplaudējam. Ar briljantu. Un tu man nenopirki. Atkal sliktais esmu es. Jā, nu kač, mums par tiem, nu tagad ir pēdējais tas apskats objekts par 200 batiem, ja pareizāk sakot, par cik eiro? 5. Par 5 eiro. Mums izvadāja ļoti lielu gabalu īstenībā. Esam mūsu maršrutā pie pēdējā apskats objekta, jeb pie lielā zelta budas. Nu ok, šeit Bankokā tie zelta budas ir daudz un viens par otru lielāki. Šis laikam ne tas lielākais, bet pastīsimies, ko mēs jums varam parādīt. Un es mūs lidostā izlaidīs cauri šitā te zelta daudzumu. Tam arī nemanot Somiņā zelts. Šitādi vispār klūtas paņem. Tu zini, mums tas ir īstais zelts? Protams. Tu jau nezini. Ok, ņemam visas? Tur bija vairāk, tur bija 3 augšā. Tamāra, liec apakaļ. Tomēr, paņēma Somiņā zelta stienu un aizgāja normāli. Tur bija 3 augšā. Pusties, kas tur notiekās? Mēs esam kaut kur atnākuši kaut kādu. Nu, mēs laikam esam atnākuši kaut kādu ceremoniju vai kas tās. Es pat nemaz nestādos priekšā, bet tagad budam velk augšā tur tās, kas tas apmetnis vai kas tās skaitās. Un tieši tagad mēs esam. Un tas augšā ķeksi aizķeksē viens. Enjoy the big Buddha, enjoy the view. Nu neko, ejam augšā. Kāpam augšā uz lielā Budas.
Šitā nekā tās trepas tādas savādāks. Jā, tie atkal tādiem korpulentiem cilvēkiem lāgā nebūs laikam iespēja iziet. Bet nav pēs. Pat iedomājies? Vai ne? Bet zini, ka tur taņieši taki maziņi. Viņi ir mazāki par manu. Nu jā. Pārsvarā. Bet es pavisam nopietni saku, piemēram, tāds korpulents, nu tāds var. Grūti. Vajag grūti iziet, jā. Buļī. Re. Es maziņa. 1,60 m. Jā. Tieši. Un atkal lūdzās. Viņš ir salikts no maziem visā, bet viņi nav vienādi. Kāds ir vienkārši viņus... Ļapinājums. Bet tie ir kaut kādi, es nezinu, kas tāds ir. Bet viss salikts no šiem tev, visa būda. Tie tā kā bija tam tur baudēm. Jā, šeit arī. Jā, un kaut kāds stikuļi. Bet šitie stikls, šitie spoguls ir. Šis ir spogulīcēm. Un viss salikts, re? Viņam te ir daudz laika. Tad vēl vairāk spoguls aizmugurē. Jā. Domāju, kādam darbam jābūt visu šo salikt. Nokāpjot lejā no zelta budas, mēs nonākam tādā kā ļoti smukā palmu un citu augu zaļo zonā. Skats ir vienkārši satriecošs, burvīgs, wow! Bet vai jūs spējat iedomāties, kas šeit ir? Jūs pat prātā nenāk. Jūs ticēsiet, ka šeit ir kapi? Zini, kas šitas ir? Šitie kapi ir. Kur aizmugurē urnas. Visur, redzi? Jā, tā kā aizmugurē kur urnas. Te pa visu sienu, te visu pilnībā. Nedomājies, mēs reāli kapos esam atnākuši. Mūzika skan. Nā, kur visu gar malu. Urnas iekšā. Cilvēku fotogrāfijas kaut kādās, te pat 4 cilvēki ir. Nu, principā, es esmu iespaidots. Tas ir iespaidīgākais pagaidām Bankokā. Vai ne? Nu, es kapi reāli. Standing Buda. Augšā, ka tas Buda lielais ir. To mēs no priekšu nofilmēsim arī. Nu, gais koka stalažas, rekur. Te kaut kur ir bleķa, bet rekur tur augšā visu koka stalažas. Normāli. Un šitas esot roku darbs, rekur viņa rokām tos ziloņus mālējot un taisot. Jo te aiz stūra, rekur vēl ir. Pagaid bišķiņ Tamār. Te ir reku mākslinieki. Jā, viņi visu ar rokām šo te taisa. Baigi. Pēdējais apskates objekts ir apskatīts, meklējam grabu, jeb mašīnu un braucam uz mūsu viesnīcu. Tā, kurš vēl redzējis 13 kg un... Cik tev bija? 13 un 17 kg veļas mašīnas. Skatieties, re? Normāls. Tā, re, kāds mums atbrauc džips. Labi, ležam. Jā, aiziet. Hello. Bye. Tā, nu rekā, pirmo reizi mūs atveda ar tik lielu un tādu luksusa džipu un pirmo reizi tik lēti galvenais. Normāli. Patiec, priekšējais stikls viņam ir tonēts izrādās. Nu, baigi. Tā, jau otro vakaru, reku mūsu viesnīca ir. Jau otro vakaru ēdam šeit, šitiem te, pie dzelzceļa sliedēm. Ir ok, normāli, viss kārtībā. Tā kā tas ir... Tā kā ja kādam, pieņemsim, tie, kas arī paņems mūsu ceļojumu piemēru un arī neēdīs vakariņas viesnīcā, tad mierīgi varat nākt šeit pie sliedēm. Reku, te viesnīca. Te pie sliedēm var nākt un paēst. Normāli, garšīgi, kādu vai nu lēti galvenais. Nē, tikai komenči. Jā, nofilmē mani.
Pati galvenā ēdāja Tom Jam zupiņas. Eksperts. Nu ko, pēdējā diena šajā taizemes ceļojumā. Izbaudām vēl no rīta mūsu privātās zonas brokastis 81. stāvā, atklātā tipa vietā, ārprāts. Stāvs. Tā, šodien mūsu mērķis ir aizbraukt uz to akvāriju saucamo. Tas ir tepat netālu, 2 kilometri saucam grābu un laižam pastīties, kas tajā akvārijā tur notiekās. Zivis, haizivis un viss, kas pārējais. Bļaus tāds, ka traki te ārprāt. Tā, esam atbraukuši uz Siam Paragon tirsniecības centru. Tas šeit atrodas arī tas aqua, ar zivīm, kas viss tas akvārijas. Tad ejam skatīties, kas tur mums būs. Esam klāt Sea Life, jeb jūras dzīvē. Šeit viss sastāv no ļoti daudziem akvārijiem, kuros iekšā, protams, dažādas zivis un citi jūras iemītnieki. Tamara drūžaņa jauna. Ejot tālāk, pamanām jau krietni lielāku akvāriju. Ja paliek garlaicīgi skatīties mazās zivtiņas akvārijos, tad piedāvājam jums aiziet telpā, kur tu vari uzkāpt uz stikla grīdas un tieši zem tevis peldēs haizivis, viena par otru lielākas. Ja kaut ko vēl gribās redzēt adrenalīnam, tad var redzēt arī šādu zāģzivi. Ārprāt šausmas, kas tās pa zivis. Ja jums vēl ir ar šo par maz, tad piedāvājam jums par papildus samaksu izbraukt ar laivu pa akvāriju, kurā ir pat 3 metri haizivis, zāģzivis un citi plēsēji. Pilnam adrenalīnam laivas apakši caurspīdīgi, un šeit tu vari redzēt visas zivis, ko jau redzēji, bet vēl tuvāk, jeb tieši sev pie kājām. Kādas jums problēmas? Pipets ir. Kur ir haizivis? Nu ko, nav ko vilkties. Lecam iekšā laivā un laižam pie haizivīm. Gide mums ātri izstāsta drošības instrukciju. Protams, ka rokas nevar bāzt ūdenī, jo tur tak tomēr ir plēsēji haizivis. No, kračs te var arī divingot ar haizivīm. Nu, par cik es esmu snorkelējis jau ar haizivīm, nē, man pa lielam tas tā baigi. Laikam neaizrauj. Un šeit jau jūs redzat vismaz 3-metrīgu haizivu. Wow! Domās, tev zem kājām ir liela haizivs. Barība, Tamāra. Šajā visā kompleksā bija arī ne tikai jūras dzīve, bet arī eksotisko dzīvnieku dzīve. Tā, Tamārai kaut kādas problēmas tas. Kas tur ir? Kur? Reku. Opa, tā. Vartenāri.
Staigājot pa dažādām telpām, esam nonākuši līdz tai vietai, kur mēs braucām ar laivu. Jeb tur augšpusē arī mēs braucām ar laivu. Un tagad patreiz atrodamies apakšā pie tām haizivīm un citām zivīm. Re, kur ir šā te? Jau, Tamār, tu tagad peldi starp haizivīm. Vienā no akvārijiem aiz stikla atrodās arī pingvīni. Patreiz tos baroja. Kā jūties, Ev? Kā tu jūties haizivs mutē? Nē, šis viss kopējies. Jā. Look at this shark, man. They're just like cruising. It's like cruising in the water. Re, laiva augšā brauc. Tamārai pozē. Nu, tik tais, pildi beidzot, nu. Tamāra, kur jau izklaidējās pingvīniem. Regā, viņš iepozē. Tagad Tamāra mērās, cik ir lielākais pingvīns. Tamāra, tas bišķiņ lielāk par lielāko pingvīnu. Nu, bet pasties, ka lielākais pingvīns ir 1,25 m. Tev jaunā klička, tak būs pingvīns. Tamāra var sokorišu pingvīnu nopirkt. Nu, protams, vai tad tevi laidīs tik viegli ārā no apskates objekta, neizlaižot sevi cauri suvenīru veikaliņām ar viņu apskates objektu simbolikām? Nu, tad uz karstām nogliem par šo akvāriju saucamo laivu braucienu. Nu, nav jēgas ņemt, reiz var pateikt, jo tas papildus vēl maksā 10 eiro. Un mēs izbraucām, cik 5 minūtes ir apmēram, ja, un neko lāgā neredz. Un vispār ir tā, ka tiem, kas ir snorkelējuši sarkanā jūrā, garlaicīgos. Nu, tās visas zivs jūs esat reāli dzīvajā dabā redzējuši. Ja vēl kāds pat bijis jau Maldīvās un snorkelējis visām haizivīm, tā kā es, un tad arī, protams, ka tas viss liksies tāds, tā. Principā tie, kas nav bijuši sarkanā jūrā, un tie, kas nav... Nav bijuši šitādā, kā mēs bijām Antālijā. Jā. Nu, principā var, bet, nu, jo redzēt, tā biļeti, viņi nav šeit lēti, viņi šeit kopā mums diviem sanāk tik. 75 eiro sanāca diviem, tas ar visu laivu to braucienu. Nu, kaut kā tā kā pieņemiet pašlēmumu, paši redzējuši tagad, kā mēs tur parādījām. Nu, savā ziņā interesanti, pingvīns redzējām, to pingvīns mums nāc. Tie bija forši. Jā, pingvīni toči bija forši, tas ir toči. Nu tā, tagad ejam meklēt vaska figūru. Mēs nopirkām arī biļeti uz šito te vaska figūru visiem slavenībām. Un tas sanāk jāiet, reku mēs esam šeit, un jāiet kaut kādu blakus ēku. Jā, un tā dīvaini, reku visiem bērniem ir maskas. Tur pat, reku dažām audzinātājām vai kasīncī nav maskas, un cīkiem visiem maskas.
sviests kaut kāds. Esam nopirkuši savienoto biļeti Sea Life ar Madame Tussauds vaska figūra muzeju un dodamies netālu uz vaska figūra muzeju patreiz. Pa ceļam, protams, ka vērojam Bankokas kolorītu. Madame Tussauds bija agrāk pasaulē zināma sieviete, kas ļoti precīzi un labi mācēja izveidot no vaska figūrām dažādas slavenības, kuras bija identiski līdzīgas ar reāliem personāžiem. Lūk, arī šī ir Madame Tussauds, kad muzeja sākums iepazīstina jums ar to, no kā tad īsi sastāv vaska figūras, ja visas detaļas, zobi, acis, ausis un tā tālāk, kā arī uz kā vispār tas viss turās. Un tad tās visas vaska figūras, viņas sastāv no šitādiem te rekordi. Viņa aplipināts riņķi ir tāda kaut kāda, tā kā, nezinu, plastelīns vai kas tāds, kas to lai zina. Šitā viņa taisīta arī. Muzeja turpinājumā seko dažādu valstu prezidenti, karaļi un tā tālāk. Varēja arī nofočēties ar apmetni pie bijusīs Anglijas karalienes Elizabetes II. Einsteins arī tur bija. Kā arī dažādas slavenības mūzikas jomā. Un, protams, kur tad bez sportistu slavenībām? Šīs, piemēram, bija garākais basketbolists pasaulē. Samāri jau atradus Bankokā savu korišu jau te runājās. One Direction! One Direction? Man liekas, ka tur ir Harijs. Harij! Tamāra atnāca runāties ar čaļiem, viņi maz nesaprot to, ka tie One Directions, nu. Ko jūs darat šitie Bankokā? Harij! Jums abām šodien vienāds frizūras. Visas slavenības ir maziņas. Nezinu, kas tas tāds ir, bet izskatās labi. Tamār tikko salauz šitos te visi, jomā jau viņa baigais švarcīts. Tātad Bruce Lee. Tamār dejo tagad kopā ar kaut kādiem indiešiem. Tiešraidē. Normāli. Katrīna Kaif. Kaif. Beidzot, mēs satikāmies Bankokā ar Leonardo. Mums jau pagājušajā gadā vajadzēja satikties Maja Bay, bet nesanāca, bet tagad šoreiz mēs satikāmies. Tā kā ilgi nav redzēts čalis. Will Smith un Angelina Jolie. Tamār Džordžs Klūnijs sēž viens, viņam nav kompānija, ko iedzert kafiju. Nu, lūdzu, sastād kompāniju, iedzer kafiju ar viņu. Nu, vot, beidzot. Viņš tāds normāls džeks izskatās. Nu. Blīn. Jā, un Brets arī šodien atnācis ir. Tu viņš ir garš. Uztaisim. Jūlija šodien, mums arī šodien ciemos ir atnākus. Viņa atnāca pēc Oskara. Jā, nu, iedod viņa Oskaru. Še paņem, še ņem. Kur ir James Bonds arī pats. Ko tu viņam teiksi? Čau. Saprati? Čau. Un, protams, kur ta bez paša Džekija Čanā. Džekijs Čans savā tēlā. Nu, nejot ārā, protams, kur ta bez Jim Carreya, nu. Tā, es aizmirsu iepriekš pieminēt, ka tie 75 eiro viņi bija kopā ar šito te vaska figūru. Ja godīgi sakot, tad jā, tad mēs varam rekomendēt šito te tūri, ja respektīvi viņus abas divus savienot. Jo, nu, baigi vaska figūrās mēs neesam bijuši nekad tā baigi. Bet, nu, iespaidīgi, forši, jā, visām slavenībām. Nu tā, es jums pastāstīšu par internetu. Ir tā,
ka vairāk kā 2 nedēļas man nav interneta. Ir tikai tad, kad atnāk uz numuriņu Wi-Fi. Tas arī viss. Viss par internetu Taizemē. Tā, runājot par internetu. Internets visizdevīgākais, cik es tā tagad saprotu, ir 7-Eleven veikalā. Ir speciāls šāds internets. Ja pareizāk sakot, par 400 batiem, ja 10 eiro, jūs varat bezlimita internetu 8 dienas lietot. Ja tur 5G un blablabla tādā garā. Bet mums Latvijā ir ātrāks internets. Bet labi, tas tā pietiekās pilnībā. Labi, mēs šajā ceļojumā esam kaut kādas jau 16 dienas sanāk kopā, tad es vienkārši 2 gabalus šāds nopirku, jo nebija. Tur bija nākamais, bija 30 dienas, un tas jau bija pa daudz jau. Varbūt tās citos veikalos ir arī kaut kāds vēl konkrētāki šitie te turistu tie te. Bet. Jā, un nebrīnīties, jums prasīs gan pasi pērkot, un arī jūsu seju fotografēs. Sakara operatoram vajag aizsūtīt jūsu datus. Nu tieši pa jums gan pasi, gan arī jūs nofotografēs. Veikala pārdevējs jūs paņems ar savu telefonu nofotografēs un aizsūtīs jums tur tālāk visu. Tā kā tā, tas ir pa internetu. Nu ko, pēdējā diena Bangkokā un Taizemē šajā ceļojumā. Protams, ka vēl šeit tikko skatīties un skatīties. Bet laiks mums vairāk nav un jāpošās ir uz Latviju atpakaļ. Vienu pārsteigumu pēdējā dienā gan vēl sastapām, ir kā jau megapolisā šeit uz ielām var redzēt daudz kādus brīnumus. Un vajag pēdējā dienā, vai ne, Tamārev? Es jau vakar redzēju. Te ir viena masiņa. Jā, tur bija 2. Vai ne? Normāli, uziet pēst. Nu, reku džeks tepatās sēž, un reku tās peles tepatās arī močī. Reku aizskrēju iekšā. Nu, žurkas, jā, reku. Izmantojam atkal Grab aplikāciju un ņemam taksi un laižam uz lidostu. Taizemē arī lidostā ir patriotiski pret savām vēsturiskām vērtībām. Šeit arī dažādas iespaidīgi izmēra statujas. Lidostas apmēri tik lieli, ka atkal sēžamies apakšzemes metro un dodamies uz mūsu terminālu. Tā, mūsu šis ceļojums ir beidzies. Es ļoti ceru, ka jums skatītāji šis ceļojums arī patikās. Viņš vairāk bija domās, protams, ka arī kā ieteikums, ja jūs taisties braukt, ja atkārtot mūsu ceļus, tas pats galvenais ir kas ir. Jums jāizdomā, ar ko sākt. Ja pareizāk sakot, sākt ar kaut ko traku vai sākt ar mierīgu. Un Tamāra saka, ar ko jāsāk? Mēs ar Bangkoku. Tur nav tik, nevar saprast. Katrā ziņā ir tā, ka, ja jūs gribat sāku mierīgu, bet skaistu, sākat ar Čang Rai un Čang Mai. Čang Rai būs vispār lauki, bet ļoti smuki, viss tur ir. Lauki ar cik tur bija 100 000? Jā, smuki lauka 200 000 iedzīvotāji. Pēc tam jūs varat braukt tālāk, braukt tālāk uz Čang Mai. Tur jau aiziet jau 400 000 cilvēku pilsētiņi, arī salīdzinoši lauki. Un tad jau jūs varat maukt uz Bangkoku, tā kā mēs to darījām. Pusrīga lauki. Jā, pusrīga. Nu, viņiem tie ir lauki, tāpēc, ka viņiem tur nenormāli daudz cilvēku. Bet jā, kaut kā tā kā nospied laika, piesako manam kanālu, ja vēl neesat piesakojuši. Un atkal tiekamies droši vien kādā nākamā ceļojumā, vai ne? Davai, čau visiem!